Mēs atrodamies Zolitūdā pie restorāna Habits un noskaidrosim, vai ir tā vērts. Dodamies. Atnesam mani bezalkoholisko, bet Habit martīni. Lieku laiku. Ļoti garšīgi. No augstām uzkodām es izvēlējos laša tartaru. Kā? Ir ēsti garšīgākie tartari, kas man parasti laušos nepatīk, ka es redzu tos pelēkos gabaliņus un šeit viņu ir daudz. No salātiem es izvēlējos karamelizētu kazas sieru. Kombinācija ļoti garšīga. Tunda pagāja, bet pamatēdienu vēl nav. No pamatēdieniem man ir ļoti lēni gatavoti, teļ ir baigi. Tiešām ir vērts šeit pagaršot. Ņemiet vairāk, varbūt apkalpošana būs ilgāka, bet ēdiens pie viņiem tiešām ir tā vērts, lai to nogaršotu. No grila es izvēlējos jērateļa ļuļāku kebabu. Garšosim. Man likās, ka gaļa būs vairāk tāda pēc grila, bet viņa tiešām ir tāda sajūta, ka vairāk vārīta un apkārt apdezināta. Atnesa mums čeku. Kopējā summa sākotnēji bija 71,20, bet šobrīd norisinās viņam 30% atlaide un šobrīd cena sanāca beigās 53,50. Vieta skaista, ēdiens garšīgs, bet apkalpošana gan ir lēna. Tas ir mīnusiņš, pie kā viņiem būtu jāpiestrādā. Var redzēt, ka gan virtuvē, gan zālē pietrūks personāla. Bet tomēr es ieteiktu atnākt šeit un nogaršot viņu ēdienu. Tiešām garšīgi.